Labrīt, 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 labrīt! Šodien izaicinājums numur 4. Un numur 4 izaicinājums par mūsu domām. Ir tā, ka mūsu atveseļošanās, mūsu veselība, mūsu vispār dzīve ikdienā ir ļoti atkarīga no tām, kas ir mūsu prātā. Un šodienas izaicinājums neielaid savā galvā nevienu negatīvu domu. Tas reāli ir grūti, tāpēc, kad es aizmirstu, cik tūkstoši, bet kaut kādi tur entie tūkstoši domas katru dienu iziet caur mūsu galvu, un mums jāspēj viņas atšķirt, kuras ir labās domas, kuras nav. Un tātad Bībelē rakstīts tā, Kolosiešiem 3. nodaļa 2. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Tātad tas, kas mums ir jādara, ir jāsaprot, vai šīs domas ir no Dieva vai no tumšiem spēkiem. Ja tu saproti, ka tas nav nekas, kas tev palīdzētu, tad saki stop, es šīs domas nedomāšu. Es viņus noraidu, tās nav par manīm, tās nav priekš manis. Es domāšu tās domas, kas mani ceļ, kas man palīdz virzīties uz priekšu un atveseļoties. Un man ļoti patīk šis salīdzinājums, kad mums var lidot apkārt melni putni, bet svarīgi, ko mēs darām ar tiem putniem, vai mēs viņus dzenam projām, vai mēs atļaujam uz savas galvas taisīt ligzdu. Un tā, kad viņi sāk taisīt ligzdu, tad viņi sāk perēt olas, un tad izšķiļas mazuļi, un tad jau tur ir daudz putni. Un katrs putnis tur runā savā balsī, vai ne? Bet mēs varam jau laicīgi, tā kā viņi tur lidinās, tā kā jau viņi skatās, tā kā viņi jau sāk uzbrukt mūsu prātam, mēs sakam stop. Tas nav no manis, tas nav no Dieva, to es nepieņemu. Protams, ka mums ir ļoti grūti, tad, kad ir, pieņemsim, tu ej cauri nopietnām veselības problēmām, un šajā gadījumā, pieņemsim vēzim, un tad tu var domāt, kā tad es varu nedomāt negatīvas domas, jo tas taču ir, šausmīga slimība. Bet nē, mums, ziniet kā, tā kā mēs uzticamies Dievam, tad Dievs visas lietas vērš pa labu, un Viņš mūsu negatīvo pieredzi pārvērš pa pozitīvo pieredzi. Piemēram, man. Tātad es sastapos ar šo diagnozi, bet pateicoties šai diagnozei, es esmu izveidojis šo programmu vēža pacientiem, un tāpēc arī tev, iespējams, ka pateicoties kaut kam, tu savu dzīvi pārvērti citās sliedēs. Un izlasīšu vēl vienu rakstu vietu.